Palkungs, man ir 35 gadi, un es skatos uz jums, un es gribētu zināt, kur ir tas noslēpums, lai tik labi izskatītos. Un būtu ar tik asu prātu jūsu vecumā. Par to prātu jūs varēsiet runāt pēc tās intervijas, bet tagad kāpēc saglabājies? Es atklāt runāt par to nedomāju. Ja? Man kaut kā dzīvē laimījies, kad es esmu ticis vaļā no ļoti ātrā tempā, es tiek vaļā no slimības. Ja mēs kaut ko saaugstējos, vai es jau 2-3 dienu laikā es esmu atkal. Man sieva vienmēr par to apskauž man, kā tu vari darīt. Es, piemēram, aizvakar vai kur, es biju Ilūkstē, ārā. Augsts, pūta vējš, mēs spēlējam koncertu. Es domāju, es uz skatu, kas ar manim būs otrā dienā. Ja? Jo bija tiešām augsts jau vakarā. Otrā dienā es uzcēlos ar ārā. Kaut kā nekas nesāp, kaut kam vajadzēja. Nē, te var pateikties, laikam, tikai tam tur augšā, ka tas kaut kā ir noregulējis, ka man vienkārši laimējās. Bet tas viss, kur ir sports, veselīgi ēst, tas ir jums? Nē, absolūti, nē. Es nebaidos no fiziskas darba, ja, un tā tālāk nenodarba. Savā laikā es ļoti aizrauvos ar makšķerēšanu, ar foreļu. Jā, bet, pačukstēsiet, kur ķerās. Jā, es ļoti labi zināju, un to, ko es arī nezināju, mēs savā laikā, man bija vairāk ļoti labi draugi, kur visi ir aizgājuši jau, kas labi zināja Latviju, un mums vēl bez tam bija. Toreiz mēs pa sevišķiem blatiem padomu laikā dabūjām Krieva armijas štāba kartes, kurā bija iezīmētas visas tās mazās upītes, visu, ko mēs meklējām. Toreiz mašīna bija reta, vienam no mums bija vecā Volga, man bija Moskvičs, un ar to mēs kratījāmies, kādās gan vietās mēs Latvijā nebijām. Latvijā esot pirms kara bijuši 300 foreļu upes, jā, bet tagad pateicoties tai meliorācijai, dabīgi šitai nežēlīgai, to nevar saukt par makšķerēšanu, par zivu iznīcināšanu ar elektrību un tā tālāk. Bet foreli brīnišķīgi ziva, es runāju ne jau par varavīksnes foreli, es runāju par to strauti, dabisko. Kāds bija jūsu rekords? Man bija uz foreļu kāta atzīmēts apmēram, man bija kaut kas pie 700 gramu foreli. Tas skaitījās jau, tāda pieklājīga. Laidāt apakaļ vai? Vai ne, 700, to nē. Tur bija kaut kas, cik es atceros, bija tas maziņās, kas bija obligāti jālaiž atpakaļ. Bet te arī bija jāvadās no to, kā makšķernieki vecie man mācīja, ja āķis ir aizķēris, kaut kur jau parādās asins, ja? Tad to labāk jau vairs atpakaļ nelaist. Ko jūs noteikti izdarat savā mājas saimniecībā vasarā? Kas jums patīk? Ja tev ir māja, tad tev ir arī nepatīkšanas visu laiku. Tas ir vairāk, jo noteikti pēc ziemas vai kas tur noteikti kaut kas tecies, kaut kas tur ir plīs. Un tā tālāk. Tas ir tāds pats, es varu atļauties, es nopirkšu tādu nelielu traktoriņu. Es ar to pļauju zāli, vienkārši, lai man zāli nedrīkst ļaut pāraukt. Viņi nepavelt, angļi bija laikam teikuši, ka cik tur vajag 200-300 gadus, lai varētu iekopt labu mauriņu. Ja, tas zālē, lai būtu tā kā tepīts. Ja, man tas neizdodas, jo tur savā laikā tur savu ļauno darbu dabīgi kurim padarīja, ja, kas tur uzraka. Un kā viņi noslaktēt? Nē, viņi vienkārši man aizgāja bojā, laikam viss tāpēc, ka man ir tuvumā ezers un ļoti augsts gruntsūdens. Ja. Viņi laikam tur noslīkst. Viņi nevar, jo viņš ir pārāk augsts ūdens. Viņi nevar tur. Jo man ir tieši saistīts ar Baltezaru, ka Baltezarā visu laiku ūdens līmenis, taču mainās. No vējiem, viņš ir saistīts ar jūru, tāpēc man kādreiz tur draugi, viņi domāja, ka es kaut ko mūdu šķērsam. Es teicu, tu zini, ka es no savas tās Baltezaru, es varu, dabīgi smiedamies, es to teicu, es varu ar kuģi aizbraukt līdz Ņujorkai. Ko tu mūdu? Ļoti vienkārši. Vienkārši es caur Baltezaru kanālu tiek Daugava. Tas ir Ķīšezera, no Ķīšezera es tiek Daugava, ja no Daugavas es tiek jau Rīgas jūras līci, tad paldies, es jau prom. Jā. Par šo vietu. Latvijas radio māja. Jūs savās intervijās esat bieži pieminējis tādu zīmīgu frāzi, tikai dažādās veidos jūs esat viņu ietērpis.
Nu, mani no šejienes laikam iznesīs. Jā, tā būs. Vai nu to iznesīs, es nezinu, bet no visādā ziņā vismaz 50 gadu es esmu šajā mājā strādājis, uzturējies. Te ir daudz, kas arī izdarīts savā laikā. Ja ieskatās jūsu CV, 64 gadi, un jūs vēl strādājat, tas ir pat darba stāžu. Jā. Nu, kā strādāju darbs. Latviešiem ir tāds teiciens, laikam, vāvera ritenī, ja? Tu skrien uz riņķi un... Bet kāpēc sevi mocīt? Nu, es to pamocīšanu, gan man varbūt tur cita attieksme pret manu darbu, pret to, ko es daru, pret skatu, pret publiku. Vat es tagad, pat es minēju, ka es biju tādā augstumā. Bet, kad es paskatījos zālē, ja, tā publika, viņi pirmkārt, kad es parādījos pieceļos kājas, tas vien jau norāda kaut ko, ka tie ir cilvēki, kas man ciena. Ja? Un kā es varu viņiem nespēlēt, kā es varu viņiem. Ja es jutīšu, ka es vairs to nevaru, vai arī man tā publika vairs pret maniem izturēsies pavisam savādāk, tad man dabīgi būs jābeidz. Un to es arī darīšu, bet pagaidām, tikšanās ar publiku, sevišķi Latvijas lauku. Es esmu izbraukājis Latviju, laikam nav tāds ciems, kur es nebūtu uzstājies. Ja tā paskatās pa visiem tiem gadiem, ja. Kā es varu viņus... Es jūtu to atbalstu, ja, kas man nāk no zāles. Bet, kāpēc es nezinu, es ar to nespēlējos. Ja? Man ir, starp citu, arī tituls tāds, par ko padomu laikā tas bija viss mākslinieks sapnis. Man ir PSRS tautas mākslinieku godu nosaukums. Un ko tas dod? Neko. Šodien tas vairs nedod neko. Man tā ir vēsture. Ja? Bet tas deva kādreiz kaut ko. Tas deva, un varbūt tādā ziņā, ka tev varēja iet, varbūt tu varēja dabūt dzīvokli kaut kur, tev varbūt mašīna bez rindas, tu varēja kaut kur izsit. Tas skanēja. PSRS, tautas mākslinieki. Augstākais apbalvojums. Ja? Vai jūs runājāt pretī tiem kungiem tur Maskavā? Man neviens neko neparāda. Kāpēc man bija? Es jau par to varu tagad smaidīt, ka es esmu spēlējis Brežņevam, es esmu spēlējis Andropovam un tā tālāk. Un tā kādā veidā es spēlēju. Kad mums no Republikas toreiz aizsūtīja grupa mākslinieks, kas piedalījās lielajos sarīkojumos, kas tur bija Oktobra revolūcijas svētki, un tur Latvijas arī dabīja, ka tad man jau tur ielika ar tur iekšā, visā tā nepadarīšu. Mēs tur, tie bija interesanti pasākumi tādā ziņā, ka tur sabrauc tādīs viesnīcās, bija pils, mēs vesam mēnesi neko nedarījām, izņemot jautri dzīvojam, ja. Bija sabraukuši no visām tām republikām, neiedomājami interesanti cilvēki, gruzīņi, armeņi, uzbeki, kazahi. Tad Krievi un viss kaut kas, un tā kompānija, ko mēs citu darījām, viens pie otra vakarā gājām, un armeņiem bija konjaks, gruziņiem bija vīns, un tā tālāk. Tur nekas slikts nebija. To mēnesi mēs tur tā pavadījām, tad cik tur bija apmēram 5 minūtes uz skatu, un viss brauc mājās pēc mēneša. Tā. Lai gan man atklāt runājot, ja man jānosauc, teiksim, vai tev ir tā sauktie sirds draugi, vai man nav tāda. Man ir labi, jā, mēs esam labi pats. Man ir ilgas gadus, mēs esam ļoti labās attiecībās ar Jānu Peteru, izcilu Latvijas sabiedrisko. Kādēļ tas? Tāpēc, ka jums raksturs tāds, vai jūs negribat? Es nezinu, man liekas, ka man ir raksturs, es kaut kā nemāku. Es nemīlu tā tur. Es zinu, ka daudz arī tas attiecās uz maniem radiem, kad es nekad viņus tā ap sevi, es taisnu otrādi, vienmēr kaut kur cenšos būt. Es zinu, ka citiem tur ir krustāvs, krustmā, tur māsīts, tur viss viņi sanāk. Kaut kur tas ir skaisti un labi. Man tā nav. Jūs nogurstat no cilvēkiem? Es nenogurstu, bet kaut kā pēc rakstura vai kaut kā es nemāku tā. Varbūt tas arī zināmā mērā tagad ir no tā, kad
Es esmu pārtraucis savā laikā pilnībā, ar ko es aizrāvos nevajadzīgi un kas man varēja traģiski beigties. Tas ir tā paša alkohola lietošana, ja, no kuras es, paldies Dievam, tiku vaļā. Kā var tikt? Daudz netiek. Vai to man viss prāts. Tur ir tikai viena atbilde. Kā var nedzert? Nedzer. Jūs atslēdzāt tā? Tikai tā. Nedzer, atsakies no visa. Ja. Nepaļaujies uz vienkāršam, zin kā kādreiz kompās satiekās večs, davai iedausim maliņu. Nē. Pietiek tev vien to glauzīt. Pagaršot un aiziet, viss tev sākās jau viss tā. Un te ir vēl viena nelēma, jo tu esi populārāks, jo vairāk ap tevim grozās visādi cilvēki. Kurš uzskata pa godu, visādā ziņā tevim kopā tur pasēdēt, iedzert, ja, un te jau arī viss tas veidojās. Ja. Tieši tā popularitāte ir arī tā, kas tev izdara ļaunumu daudz. Ja tu nemāk no tā kaut kādā veidā norobežoties. Jā. Kas notika pēc koncerta? Jūs taču tur nelaidi prom. Kas notika? Nekas nenotika. Kā tur pūļi vienmēr bija. It sevišķi, ka es ar Pugačovu uzstājos, tad jau tur jau stāvēja Mills bara. Kas notika? Notika dzeršana. Kas var notikt? Parasti notiek kaut kur viesnīcās vai kaut kur salasījās viss, un tad tur gāja vaļā. Kā jūs no tā visa nenogurāt? Un joprojām nenogurst? No tās uzmanības, no tiem... Kā tu? Jā, es nezinu. Var taču sēdēt mājās. Kad es nogurstu, tad es dodu intervijas. Paldies. Jā, lūdzu. Nē, es negribu. Man nav nekāda izskaidrojuma šai lietai. Man ir varbūt laimējās to, ka man mājās, paldies Dievam, man nav ģimene, mums nav tāda konflikta, mums nav bijuši kaut kādi, tur 3 reizes jānospļaujas, viss pagaidām tas ir gājis, ne jau viegli, un tā tālāk visādas mani cūcības tur ar maniem izstrādājuši un darījuši, bet es kaut kā tam visam pārgāju pāri. Citas sievietes gribēja izjaukt jūsu laulību? Atklāt runājot, tā. Tad jau būtu arī droši vien izjaukuši vai kaut kas, bet es kaut kā mācīju. Es nezinu, kāpēc, bet kaut kā man, paldies Dievam, aizgāja. Mums ir tāds jau priekš mūsu laikiem jau rekordu skaitlis 60. Tas ir daudz. Tas ir ļoti daudz un maz tagad. Es tā klausos tur man draugu, muziķu un paziņas un tā tālāk. Tā jau 2 gadi drīz skaitās ir pa ilgi jau dzīvo. Mainās. Viss, kas tur mainās bez pārtraukuma. Bērni. Jā. Kā jūs strīdaties mājās? Jūs tieši. Nevis kundze, bet jūs par ko jūs strīdaties? Tur ir tāda, man ir vienkārši par to jāsmējās. Viss jau ir izstrādājies tā, ka tu vairs pat nemaz neied. Vienmēr, ka es te vēl par to ņergājos, ka es teicu, ka man sieva joprojām no rīta uzstāda vienu to pašu, vai tu kafiju dzers? Es saku, cik gadus tu man prasa? Es zinu, ka es dzeru. Man ir tādi sīkumi, ja tie visi ir tādi. Ja, kas jums ir noteikti jāizdara, lai nebūtu vulkāns? Redzi, laikam te jāmāk ir, atklāt runājot, tā lielākā māksla, laikam, ir pieklusēt. Ja tu jūti arī, ka var kaut kur, ja kaut kas tā, tad centies uzreiz jau kaut kur labāk, vai aiziet prom, vai kaut ko. Neielaisties, ja, jo vārds pa vārdam var diezgan ātri viss tā. Bet tas ir arī no raksturiem. Man es skatos uz tām savām mazmeitām, Dievs pasarg viņi. Es domāju, tā ir tā jaunā paudze tagad, kas pavisam jauna apsis ir ar amerikāņu izglītībām, Bels, viņu zina, ko viņas tur nav visādos. Kā universitātēs tur tikuši un mācījušās, un tā dzīve nav tik viegli izsisties un viss, bet kaut kādā veidā, cik es varu dabīgi, es arī palīdzu viņam. Bet varbūt tas arī nomierina kaut kādā veidā.
Jūs esat kādreiz izmantojis savu popularitāti? Pieņemsim, veikalā rindu, pie ārsta. Es neticu, ka nav tā bijis. Nē, es to pats varbūt ne. Bieži vien to izdara, piemēram, ja es piezvanu un es pasaku nosaucu savu vārdu, uzvārdu, ja, tad dabīgi bieži vien tā attieksme maina cilvēku. To jūt. Pilnīgi, ja. Ko viņi dara tā? Viņi dara vienkārši lietas. Es aizgāju uz polikliniku, ja. Tur stāv cilvēki tiešām rindā, ja. Man tā māsiņa teica, panākiet, mēs jums samaksājiet tikai un ejiet jau tur jūs bez rindas pieņemt. Tur vesela komanda sēž. Ja? Tur, diemžēl tas tā ir. Teiksim, komanda tur nav 2-3 cilvēki. Ja, tur. Bet tas tā ir bijis. Padomu laikā bija arī tā, kad viņi paskatījās uz mani, tad viņi teica, pagaidiet, man ir priekš jums kaut kas, tad viņi tur no apakšas izvilka kaut kāds serenādu konfets, es atceros, vai kaut kādu labu desu, vai kaut kas tas bija. To tev devu. Tas saukt tā atpazīstamība, ja, cilvēkos, jā. Mums ir viena skola, 41. vidusskola. 7. pamatskola. Jūs nolika 4 gadu vecumā pie klavierēm. Nolika dabīgi tēvs. Kā to nemācīties? Kā jūs beigāt no tā? Kaut kā bija. Vienmēr jau šmaucas un kaut ko darīja tādu, vai pulksteni pagriez uz priekšu, vai man nozīmē tēvs, teiksim, pateikt, 2 stundas tev jāspēlē. Ja? Var iedomāties, cik tas ir garlaicīgi sēdēt pie klavierēm, ka tu ārā puikas ar daudz bumbiņu vai vēl smīzīgi, tu pats labi zini, kas tur notiek. Tev ir tāds gams jāspēlē. Tas ir, un tad gudroja visādas iemesls, kā tikai varētu nošmaukt kaut ko. Tāpat, tad viens bija pulkstenis, klavieris arī lauzās? Tāpat tas, kā mēs savā laikā, kad zināja, kad kinoteātris gāja Tarzans, tad tas puses skolu bastoja. Tas taču viss bija. Bet to visi darījuši, un es te nekādu noziegumu es nedomāju, ka tur kaut kas ļauns. Tāda ir dzīve, un ar to jārēķinās. Ja? Ka puikas ir puikas. Un izrādījās parasti tā, kādā tiem, ko es mācījos puikas, kas bija savā laikā tie lielākie hulīši. Beigās iznāca viskārtīgākie cilvēki. Es tā satiku jau, ka viņas jau bija jau precējušies un tā tālāk jau bija. Bet skolā tie skaitījās vienmēr pēdējie. Ar tiem ticamniekiem bija savādāk. Uz to vajag skatīties. Es šodien varbūt man bieži vien aizskaitināt tas, ka ko mēs zaudējam tādu lietu kā disciplīnu. Disciplīna skolās, disciplīna vispār, darbā. Un tā ir. Bez tā mēs neko dzīvē nepanāksim. Tad tur par to ir daudz jādomā. Tā visa atļautība, man liekas, viņi dārgi maksās. Viņi jau maksā jau dārgi. Es redzu arī pēc mēģinājumiem, ja tu vari uz mēģinājumu atnākt tad, kad tev ienākās prātā, nevis atnāk 6, kā ir norunāts, tad tā ir. Te kaut kas nav tā, kā vajadzīgs. Diemžēl tā lieta ir kaut kur aizgājis. Skolās it sevišķi. Tagad taču komponē, man liekas, katrs otrs. Dzied ar katrs otrs. Paskatāties, kas mums notiekas tagad. Ja? Bet tie ir koks ar 2 galiem. Ja? Ir viena lieta dziedāt. Un otra ir labi dziedāt. Miljons rozes. Jā. Mākslinieki saņem autortiesības. Tā kā par saviem darbiem maksājumu, kurās valstīs skan viņa melodija. Un man bija pārsteigums, ka es aizbraucām uz Olimpiskajām spēlēm Korejā, un mēs iegājām karaokas bārā, un pirmais, ko man uzlika, bija miljons rožu melodija. Jā, viņam lieliski izpildītais. Es dzirdēju to, tas korejiešu meitenītes, kas dziedāja. Runājot par naudu, padomu laikā, es pelnīju ļoti lielu naudu. Jau no visas savienības, no visiem restorāniem, jo man daudz tas manas dziesmiņas tika izpildīts visādos veidos. Ja. Un par to no katra restorāna, ja tur bija vismaz kādi 10 000 restorāni,
pa visu savienību, ja tu salasījies. Un katrā dziedāja to Ļisķa žoltī vai miljonu Alikros, tad tas viss tur krājās kaut kur. Un tās bija lielas naudas vēlāk. Es varēju atļauties, pats savā mūžā nopirkt, man neviens nav dāvinājis klavieres, teiksim, to gan es vēlāk nopirku savu vienu no visdārgākiem instrumentiem, kāds ir pasaulē, bet arī labākiem. Un es varēju atļauties nopirkt automašīnu, es varēju izdarīt daudz ko. To, ko man deva nauda. Ja. Tā tas bija. Vai uz jums skatījās ar skaudību, rīkojās skaudīgi? Nu, viss kas bija, skauž jau līdz šai dienai. Bet Par ko skauž? No latvietim jau gan neprasiet, par ko viņš skauž. Man liekas, tā ir mums pamata profesija. Es esmu daudz ko dzirdējis, jau savu adresi un aizvainojums visāds un tā tālāk. Bet vienīgais, ka tev jābūt gatavam visu to pārlaist pāri tev, kā tu nedrīkst. Tā ir ļoti, ļoti tā uzmanīgi. Jā. Man ļoti dārgi man maksāja tā, zināmā mērā, piesaistīšanās politikās, vien neilgu laiku, jā, kas man uzreiz izmainīja daudz cilvēku attieksmi pret maniem. Momentāli es biju jau tad tieši tāds pats. Es atceros, ka mēs ar Imantu Kalniņu abi sēdējām saimā. Zāglis, viss tas. Visi bija vai dievi, vecens ar bļāvu pie durvīm aina. Lietasargiem gatava bija šitie. Uz ielas. Kā tur tā revolūcija taču slavenā. Prezidenta postenis, prezidenta krēsls. Kāpēc viņš nebija? Tauta taču gaidīja, jūs to sajūtāt? Nē, tā bija kļūda, ka es tur toreiz naivumā, es tikai tur laikam kāds dažas dienas paspīdēju mans uzvārds, un tūlītās momentāli man gāzās virsū tāds zaņķis, ja? Kad es arī pats pēc tam kungi, es atvainojos. Tas nav priekš mani. Nē, to nevajag. Nē, ja tu gribi nodarboties ar radošu, kaut kādā nelien tur agri vai vēl norausies. Ja? Un tu tur neko neizdarīsi. Tā ir jūsu dzīves kļūda? Jā, labi. Mēs esam vienlaik, tas mākslinieks tur izmantoja, tagad jau mazāk. Es apsveicu savu, viņš man ir labs čoms, tas Krievu drāmas teātra aktieris Rafelsons, viņš forši aktieris. Ja? Es viņu apsveicu, ka ar ievēlēšanu Rīgas domā. Un dabīgais savā stilā, jo viņam no arī pateica, tu zini uzreiz citu dzīvu Rīgā, kā tev ievēlēja. Vēl sliktāk nekā bija. Ja? Tā kā tev vienīgais, ka to var paņirgāties un tā pasmieties par to. Ja? Kurus oligarhus jums ir piesējuši un kuri jums ir draugi? Bet kāpēc, piemēram, es nemaz nekautrējos no to pateikt, ka man ir ļoti labas attiecības ar Aivaru Lemberu. Un kāpēc ne? Es, piemēram, uzstājos nesen Ventspils muzikas skolā. Lieliski jaunā celtne. Ar lielisku zāli. Un viss tā, kas viņu uzbūvēja? Kurš tā bija tas oligarhs? Jā, viņš. Kāpēc tad viss viņam tikai kaut ko tur pār? Neviens neko pierādīt nevar. Bet tā Ventspils ir Ventspils. Ja? Tur taču ir daudz, kas izdarīts arī. Tad skatāmies, es nezinu, man arī neinteresē viņa tur tās finanšu kombinācijas vai ko viņš tur, tā ir viņa darīšana. Bet tā muzikas skola, tur pat nesen es pat biju spēlēju atklāšanu. Un tagad es vēl tur biju koncerts. Uzcelt ir lieliski, un viņi tur stāvēs, un viņi tur būs. Tāda ir tā lietiņa. Ja? Tā oligarha, es nezinu. Galvenais vajag papriekš pierādīt kaut ko. Ja tu tāds cilvēku var nosīt, tad kur tad ir tiesa? Kāpēc tad viens tiesas profecis nav uzvarēts? Jocīgi, vai ne? Uz vienkāršākām lietām. Jā. Izcila, perfekta šlāgera formula. Tas taču arī ir jūsu zīmogs. Pauls šlāgers. Dabīgi, jā. Daudz to tur. Bet kāpēc šlāgers? Šlāgera, jā. Lai viņi sauc viņu, kā viņi padomu laikā tā bija estrādes dziesma, kā tur viņi sauc. Jābūt, pirmkārt, tekstā kaut kam lipīgam jābūt. Un labā nozīmē meldiņai jābūt kaut kam lipīgam, ka tu viņu dzirdi, ja tur kā bija Fredim tas
kas tur pierādziņi nāca ārā. Kas tur ir vairāk, jau tur nekas ar nav. Bet tas ir tas, kas nospēlē, vai ne? Ja man bija Normundam Rutuli, viņš koncertos, ja viņš nenodziedāja cāļus skaitu rudenī, tad tas nebija koncerts. Ja? Tas arī šlāgers. Ja? Ja? Nu, sauciet viņu par šlāgeru, sauciet, kā jūs viņu gribiet. Ja? Tādas lietas viņas ir bijušas un būs. Ja? Mēs tikai negribam tā tur mums tie nopietni, jo viss tā viņi dzīvo tur savā pasaulē un tā tālāk. Ja? Jūsu mazmeita arī dzīvo savā pasaulē? Viņa ir prom Amerikā viena. Viņa klausās šlāgeri? Nē, viņa neklausās. Viņa ir jau angļu valodas. Viņa pamatvaloda jau ir angļu. Un dabīgi, ka viņa ir tanī muzikā. To viņa tas ir loģiski. Es nemaz to neredzu kaut kā tādu. Nu, tā latviešu šlāgeru muzika, faktiski, kāpēc viņi pie mums vēl līdz šai dienai? Sapcitu Latvijas radio 2 populārākais radio Latvijā. Ja? Kāpēc viņi ir līdz šai dienai? Tas jau to jau vācieši savā laikā, tie 800 gadi. Faktiski būtībā tas nāca no Vācijas. Nu, Skroderdienas silmačos, tie meldiņi, tie visi ir tādi kaut kur aiztapinātie vācu šlāgerišķi. Tādi viegli, ja? Alunāns un viss tā tālāk. Tā kā es tai lietai pieeju tādu pavisam savādāk. Ja? Es, piemēram, kopā ar vienu no pasaules labākiem diriģentiem, kas aizgāja, diemžēl no mums aizgāja Marijs Jansons, ko mēs koncertā nospēlējam. Tad jau nospēlējam vernisāžu. Pats, kad cilvēks, kas ir diriģējis visu pasaules simfoniskās mūzikas šedevrs, sākot tur ar Beethovenu un beidzot varbūt ar Stravinsku un tā tālāk. Ja, pēkšņi mēs koncertā uzspēlēsim. Kāpēc gan ne? Un mēs to uztaisījām kā vieglu valšu ritmā, lai diriģents var smuki to uzspēlēt. Kas te slikts, ir mīļai? Kas te slikts? Toties publika bija ovācija. Nu jā, tas tā. Tas ir mūžīgā tā tēma, ja tur ir šlāgeru mūzika vai kaut kāda. Skatoties koncertus, visi ievēro, ka jūs pauzēs rokas perzēt, un arī ikdienā. Tāpēc, ka es netrenējos. Es cenšos kaut kādā veidā izkustināt pirkstu. Ja? Man vajadzētu katru dienu pa 5-6 stundas spēlēt. Vienkārši savu pirkstu kaut kādā veidā izkustināšana. Ja? Es nezinu, vienam ir viens kats aiz auss, viens kats pakaus, viens tur kaut ko degunā, knubienā vai kaut ko. Bet tas nav uztraukums, ja? Nē, kāds tur, nē. Lielākais jūsu dzīves uztraukums? Ka man bija jāiet Marijs Jansons ārā. Un tas bija, jā. Rīgā? Jā. Un viņš vienmēr visur pa manim visāds tāds ļoti labs vārdus teica. Un viņš gribēja manim uzspēlēt kopā un tā tālāk. Un es teicu, Marijs, es neesmu tādā formā, es tur smērēju garam. Viņš uz to man teica, ka visi pasaules labākie pianisti spēlē. Viņš saka, jo es to ļoti labi zinu, un viņš ir diriģējis ar visiem labākiem kādi pasaulē. Ja. Un iziet ārā viņa, man bija tā. Kas notika? Ceļi drebēja, prāts šūpojās? Drebēja, bet vienkārši tu sev tur tādā, ja, mazlietiņ. Lai gan es jau vēlāk nomierinājos, tas tā, bet no sākuma drusciņ kaut kas bija tāds. Jūs telefonā sēžat? Nē, absolūti. Man ir telefons, ko man mazmeita teica, ka publiski nerāda nevienam. Man ir Nokia pirmais izlaidums. Kaut ko meklēt, lai gan es varu atļauties nopirkt visu to, ko es gribu, bet kāpēc man viņš ir vajag? Un kāpēc man visu dienu viņā jālūr tur? Un kaut kas man priekš kā? Kā mēs esmu vajadzīgs, tas man piezvan. Un ar to viss beidzās. Jā. Parunāsim par sarkanbaltu-sarkanajām krāsām. Manuprāt, latvieši kā tauta spēcīgi kļūst divos momentos. Kad latvietis uzkāp pēc zelta medaļas un dziesmu svētkos. Kā jums šķiet, kad mēs kļūstam tiešām stipri? Es tā skatos arī tīri no tādām
ierēģi. Es strādāju savā laikā. Es atceros, ka, teiksim, agrāk par dziesmu svētkiem atbildēja bija Emīļa Melngaļa mākslas centrs. Nedaudz cilvēku, kas nodarbojās tieši vienreiz 5 gados. Tas bija viņu mērķis, viņu uzdevums bija gan pāris kontrolēt, kas notiek ar pūtēju orķestriem, dēļiem. Tagad tā ir komercija. Tie ir tautas dziedāšanas. Es vēlreiz uzsveru, tautas dziedāšanas svētki. Jums nepatīk, kāda tagad ir, ja? Nē, es nedrīkst teikt, ka man nepatīk, bet es domāju, ka viņi pārāk palikuši jau samākslot, un tur viss kaut kas ap to. Galvenais ir vesels baras cilvēki, kas no tā dzīvo. Ja? Un ko viņi dara tagad? Visus tos 4-5, ko viņi dara? Es nezinu. Es prasu viņam, kur ir galvenais jautājums, jauns repertuārs. Kur ir jaunais repertuārs? Kur ir jauns dziesmas? Ir, nav. Ja? Vai atkal notiek tas, tur jādzied bieži vien tas ir, kad ne sevišķi kori vispār to pieņem. Ja? Un tā, kā mēs saduramies ar to, ko sakiet, ja, vieglā tā, ja. Ko tā cilvēki, lielākā daļa jau grib dziedāt to, ko viņi var nodziedāt, ja, un ko viņi saka, man tas ir pie man sirdī tas to. Ja. Viņa, šī dziesma, ieņēma vietu sirdīs rūpnieku strādniekiem, lauku sievām. Tas notika it kā pats no sevis, bez lēmumiem un rezolūcijām, bez zīmogu spiešanas un aptauju organizēšanas. Šī dziesma gluži vienkārši kļuva par dziesmu svētku noslēguma himnu. Tas bija padomu laikā, jā. Kur ir kods tai dziesmai? Kur ir tas? Tas jau ir tieši tas pat tā vienkāršā melodija. Un tas, lai gan Jāņa Petera teksts ir klasika, jā, tas ir labāk neviens nav pa viņu uzrakstījis. Diemžēl, kā pret viņu izturējās dažus gadus atpakaļ pret to dziesmu. Pēkšņi uzskatīja, ka pagaidām, pa ko mēs tagad dzirdam, vēl nāks 5. gads. Te jau kāds atkal saskatīja, jau latvietis jau saskatīja, ka kaut kas atkal gatavojas. Ja? Kaut kas to dziesmu izņēma ārā. Viņi padomu laikā ar lielām grūtībām ielika tādā repertuārā. Ja? Es ļoti labi atceros. No sākuma jau viņi negribēja tur. Un viņi jau nebija arī dziesmu svētki, tā bija mana Viktora Lapčēno. Un mēs iedziedājām pa godu dziesmu svētkiem, vienkārši vienu meldiņu nodziedājām savā koncertā. Viņi jau no turienes aizgāja, viņš jau tur raksta par to, ja. Kāpēc viņi tagad atrada to, ka tur ir kaut kas atkal ir bīstams latviešiem? Toreiz tie skatiet, vēl nāks 5. gads. Ja. Te atkal. Tā bija. Bet tie cilvēki, kas ir skatuvē, un tie, kas ir otrā pusē skatuvē, kas ir skatītāji, visi dzied. Tā dziesma, manuprāt, ir paņēmusi katru mazu, lielu, un tā ir politika, ko jūs runājat. Vai jums ir saviņojums par kādu no šādām dziesmām? Saviņojums bija tad, kad tu pirmo reizi viņu dzirdēji, kad tāds lielais kors viņu dziedāja tur. Ja? Es pat stādīties priekšā to nevarēju. Pēc tam, kad mēs tur divatavus skatos ar tiem dziedātājiem, ja, un pēkšņi tagad šī milzīgā masa dzied šito dziesmu. Dabīgi, ka tas bija noticis. Nepavelt viņi tādā laikā sauc, ka par cik Dievs svētī Latvija bija aizliegtais, tad viņi teica, ka tur finālā vienmēr dziedāja dziesmas svētkos, ja, kad bija tie koncerti. Pēc tālāk. Bet arī pret viņu, Lutešiem teica arī, kā tas turpinājās viss. Lūdzu, kā tas aizgāja. Šo dziesmu joprojām koris dzied pilnā balsī. Ar lepni. Es runāju par tautu. Viņi dzied, viņu jūt sevī. Kāpēc mēs latvieši Latvijas himnu dziedam klusi? Tas jēdziens, kas patīk tautai. Mēs atkal nonāksim kaut kā, ir vairāk dziesmu svētkos. Tauta gribētu dzirdēt daudz ko savādāk repertuārā, bet vai tad to klausa? Es zinu, ko nodiktē tauta, ka, ja likt tautai izvēlēties, tur būtu pavisam cits repertuārs, mīļie cilvēki. Un es labi zinu, kas tas būtu par repertuāru. Ja? Varbūt, ka tā būtu viena Rozenštrauha dziesma, varbūt. Varbūt tā būtu vēl kaut kas, ja?
no tādam, ko tie pārējie teiks, nē, bet tas taču ir cits žanrs, vai ne? Piemēram, kaut kāds zilais lakatiņš vai kaut ko tam līdzi, pie dzintara jūras, vai ne kaut ko tam līdzi. Cilvēki to labprāt nodziedāt, labprāt. Un tāpēc te vienmēr sadurās, ja, tās. Un tad tiek rakstīts speciāli pasūtītās un tā tālāk, kuras gandrīz nevienu neieiet, ja. Toreiz mēs to Mārtiņu Braunu dziesmu atradam teātrī. Mēs taču viņu no repertuārā ieslēdzam, izņemam no teātra izrādes. Saula pērkons daudz. Jā, no kā tad? Viņi taču bija tādā muzikāla uzveduma. Un tā vajadzēja, ka tāda ir slavenā Imanta Kalniņa no izrādes. Ja, tā, Bet mans tā kā jautājums ir nākamā tēma. Ja šīs dziesmas, kā jūs sakat, Saula pērkons Daugava, kad visi tur elpo cilvēki, bet tikai par himnu mūsu, kāpēc latvieši ir kautrīgi, kad jādzied Latvijas himna? Mēs viņu nedziedam, mēs viņu murminam. Redzēt, to jau ļoti labi arī redz, kad ir tās sporta sacensības, ja? Kā kuras valsts sportists, ja, kad ir no oficiālās lielās, kad ir jādzied valsts himna, paskatāties uz tiem futbolistiem, bet nu, to arī ļoti labi redz, ja. Kā savu himnu dzied itāļi, piemēram, kā dzied francūži, ja, pavisam citi, ja. Nu, dabīgi, ka mūsēja, ja, nu, pēc kaut kā tā, kaut kāds tur pietrūkstās, ja, bet nu, tas arī varbūt no rakstura ir, vai es nezinu, Nu, kaut kas nav ar mums kārtībā, ja mēs nevaram nodziedāt vienu svarīgāko dziesmu. Vai mums tas nav? Nu, vai tad mums ir iegājies tas, kā amerikāņiem, teiksim, pie katras mājas tomēr ir karogs? Ja? Ir tā. Savu karogu viņi neaizmirs nekur, ja? Viņš visur ir. Ja, mums tas tā ir. Tā. Mums ir sadāmināti. Kāds ir saskaitiet kādreiz, ka jums nav ko darīt. Cik ir izdalīta ordeņi Latvijā? Šogad atkal 60. Par ko? Kur? Kas? Ja, es toreiz strādāju pie Ulmaņa, kad mēs lūdzamies viņam un stāstījām, liekam prezidentu tikai 5 pa gada. Pa gada liela atlase, lai tas ordenis turētu. Nu, tad, kad atjaunoja Ulmaņa, nu, kad bija pirmā tā prezidenta. Ne tā Ulmaņa, šitā jaunā. Bet viņi taču neklausīja to. Tas pārvietās tieši par to pašu padomu laika ordeņu dalīšanu. Kad tam ordenim jau vairs karināja tev, cik vajag. Ja? Jā. Kādas ir jūsu attiecības sporta? Kas jums patīk? Man patiesi, nu pat skatījos par nakti un skatījos, dabūju pēc samaksāt par to kanālu. Es skatījos fināls futbolā. Eiropas līga futbols. Gan vienu, gan otru finālu noskatījos. Man galvenais interesē, kā spēlē cilvēki, kurš saņem 60, 80 miljonu. Tas ir, ja man visu laiku viss sports spēle, man stāsta, cik katrs tur miljonus saņem, un nestāsta par to, kā viņi spēlē, vispār paliek jocīgi, ja? Nu, cik tālu mēs aiziesim ar tām cenām, visām nenormālām, ja? Un tā tālāk. Nē, viņi labi spēlē, ir daži, kas ļoti labi spēlē, ja, bet tikai tagad jau pamatā jau tur cits ādas krāsas spēlētāji jau tā dominē, pārējie jau tur tādi. Kurš spēlētājs jums patīk? Es biju tomēr savā laikā Pelses cienītājs, es vēl atceros, kas bija, brazīlietis, tā bija leģenda. Messi nav labāks? Kas tad? Messi nav labāks. Es nezinu, viņš tagad neko, viņi te smagi norāvās vēl 8-2, man liekas. Vai ne, tāda vairs, man liekas, viņi nav tādā. Var salīdzināt Valdi Valteru un Kristapu Porziņu? Es nezinu. Vairs tagad, man liekas, nav vairs tāda. Es atceros vēl, ka mēs ar gleznotāju Leo Koklu
braucam speciāli ar tramvaju, Karina, tur pārpildītie tramvaji uz Daugavas stadionu, kas spēlē Rīgas Daugava futbolu. Un tur vēl bija, atceros, Ulmans, vienam bija uzvārds nelaimīgi. Tad tur stadiona atskaņa bieži vien bļāvien Ulman uz priekšu aizsargais tevim. Veči tur sametušies, kliedz. Bet tad tur gāja, tur bija sirdslieta, jā, tiem tramvajiem, es atceros, tur visiem termos mums bija līdzi ar alkoholu, viss tā kā nākas. Bet tur bija, bet tur tad jūsmoja, pat to atsevišķi, bija tad Jēgers, es aizmirstu, es tā pa miglu, jā, tad uzbrucējs Jēgers, bet nu to viss tad tur zināja un pazina un tā tālāk. Mums nav nacionālo tāda komanda, aiz ko aizrauties, ja? Varbūt kādreiz būs, kas iegūs, ja, iegūs tādu pasaules līmeni, un dabīgi, ka tad arī būs interesi pavisam savādā. Kā latviešiem iztaisnot tās muguras? Nezinu. Tagad iztaisnos jaunā Rīgas doma. Būs ļoti latviska. Noslēgumā. Kāpēc Maestro? Kur tas radās? Es nezinu, tas jau muziķiem mākslē, tas ir tā. To diriģenti vienmēr uzrunā, kā Maestro. Tas tā ir tā. Man liekas, tas pielīp toreiz, kad es ar to Pugačovu uzstājos. Tā dziesma saucas Maestro. Tad Krievijā aizgāja. Nu, tad līdz ar to arī pēc tam, tā līdz šai dienai, vai savādāk, teiksim, Marijs Jansonis nemaz savādāk uzdrošināt, es nevarētu kā tikai Maestro. Tas ir pieņemts tādu formu. Vārdā tev nesauks, nē. Tas ir kaut kur tā, varbūt tā ir tad kaut kāda cieņas izrādīšana. Varbūt. Nezinu. Bet, Maestro, kas notiks tad, kad jūs vairs nebūs? Kas notiks? Kad es nebūšu tam. Būs cita. Jā, jau būs kāds. Jūs varat pateikt, ko tautai ar jums darīt? Jūs apglabāt vai dedzināt? Nē, viņi man var janvārī apdāvināt ar lielām, teiksim, dārgam dāvanam. Dārgs? Dārgs būtu, jā, ļoti vēlam. Teiksim, jahtu, tad Rolls Royce, kādu salu nopietnu uzdāvināt. Lēti joktie, man neko nevajag. Es pats ar savām rokām visas izdarīju to, ko man vajag. Un, tas tā, tur kaut kā tā, nāk. Viss nāk un aiziet, man ir tā dziesmiņa. Un aiziet tālumā un sākās viss no galā. Bet es domāju, ka galvaspilsētā transports tad apstāsies. Nē, es to jūs pēc tam izstāstīt, bet, diemžēl, jūs man nevarēsiet izstāstīt, kā man. Es jums varu pastāstīt, kā mūsu rādījus šoferis paliks slavens, pavisam vienkārši. Nomir viens muziķis. Man bija jābrauc no viņa atvadīties krematorī. Man es nokavēju tepat no rādīju, un es viņam teicu, dargais draugs, aizrauj mani, ja, es kavējos, ja, līdz tai krematorī. Un tagad pa ceļam izbraucam, un pēkšņi telefons zvans viņam. Viņa teksts. Es nevaru ar tevīm runāt, man Pauli jāizved uz krematoriju. Prima. Viņš pats nesaprata. Viņam bija pareizi, viņam bija teikt adresi, ka viņam mani jāizved, viņš arī to. Bet tam tas tur skanēja pavisam savādāk, ne? Tā no dzīves joki, jā. Viņš tā kā mēs vienmēr sasmaidamies ap divas. Es atceļu, un to esi baigs slavens tagad ar šito frāzi. Tā kā vajag tai dzīvē, ja var pieiet, es labprāt atļaujos uz skatuves, kā man tur iznāk vai kaut ko. Man nepatīk, ka viss ir pārāk nopietni. Mums pa maz ir pa ko pasmieties. Mums ir, ja nebūtu Blaumans, tad laikam mums vispār nebūtu pa ko smieties. Tāpēc arī tas Skroderdienas katru gadu spēlē. Jā, bet kur ir tas latviešu tāds? Kaut kas izdevās Streičam mazliet, tur tā, man ir paspēlēties, bet
kā to humoru, bet tur ir jābūt arī uzmanīgam bet, vai ne? Tā ir skatu, faktiski, tā ir tīra improvizācija, Man bīstam. Noslēgumā, varbūt jums ir kāds viens jautājums man. Ko es varu jautāt? Es varētu jautāt, vai kadastra nodoklis būs lielāks, vai nodokļi mums palielināsies, vai elektrība būs dārga, vai gāze būs dārgāk. Tie jautājumi, kas man sieva interesē, pamatā. Un pamatā interesē visu tautu.